Tas ir ļoti labs komplekss tādā ziņā, ka viņš ir ļoti pakāpenisks. Kā sākumā, tas lietas, kas tur ir iekšā, viņas ir savstarpēji saistītas. Līdz ar to viņas palīdz ne katra kaut kādā posmā. Šie apmācības kursi viņi katrā situācijā palīdz savādāk. Līdz ar to es redzu viņu diezgan efektīvu nosaukumu. Jo ir dažreiz projekti, kad tev jāsadarbojas ar komandu. Ir dažreiz kaut kāda darbības, kur jāsadarbojas tikai ar vienu. Un tās pieejas, tās metodes, viņas ir efektīvas vienā vietā, varbūt citas lietas ir efektīvas citā lietā. Līdz ar to es domāju, ka viņas ir sastarpēji sasaistītas, kaut viņi var pastāvēt neatkarīgi viens no otra. Līdz ar to, tas ir tas modulis, kurš var tas kopums palīdz attīstīt vai palīdz saprast, kur jāattīsta vairāk. Un, jā, tādā ziņā. Vizuāla plānošana. Vizuāla plānošana, visu to darbību atspoguļošana vizuāli. Komunikācija man ir nepārtraukta. Un individuāli vairāk komunikācija ar katru cilvēku atsevišķi es cenšos komunicēt un realizēt. To pašu mērķu uzstādīšanu, to pārunāšanu, cenšos izvairīties no garām lielām sapulcēm. Un tāpat ir plānošana, prioritāšu uzstādīšana. Šobrīd man šī gada izaicinājums tomēr tā deleģēšana, to darbu sadalīšana arī citiem un to cilvēku arī vadīšana. Un no manas puses tāds kā efektīvs atbalsts tiem cilvēkiem, kuri vēlās realizēt kaut kādus projektus. Tā kā tieši viņu vadīšana. Tas tieši palīdzēja, tas tiešām ir lietderīgi ir, jo no vienas puses mēs nākam no dažādām sfērām, bet cilvēki jau viena tā paša uzvedība, pieņemsim, no kaut kādas valsts struktūras un privātais struktūras, viņai ir līdzīga, un to darbību veikšana arī viņa ir līdzīga. Un ja var kaut kā apmainīties ar pieredzi, kā ir pie jums un kā ir pie mums, tad tas ir vērtīgi ļoti. Tāpēc arī man patīk īstenībā tas mācības, kad es eju ārā no veselības aprūpes, un es varu uzzināt, kas notiek izglītība, kas notiek, enerģētika vai būvniecība. Un arī, man arī izveidos kaut kādas arī draudzīgas attiecības ar tiem pašiem biedriem, ar kuriem mēs gājam tas mācības. Un tas dod to vērtību tiem kursiem. Un arī tad, kad es biju mācības tieši ar kolēģiem, tas savukārt mums dod vienotu valodu, kurā mēs varam komunicēt. Un tad mēs viens otru saprotam, kāpēc mēs šādi plānojam lietas, kāpēc es izmantoju šādus instrumentus. Līdz ar to tas arī tādā veidā palīdz.